tas, kas ir būtiski, protams, saprast, kādi ir ar tehnoloģijām saistītie riski. Un Edvards Grasis, kurš ir riska un atbilstības konsultāciju pakalpojumu vadītājs KPMG Latvijā, lieliski ar to iepazīstinās un arī apskatīsies tos aspektus, kas faktiski arī kavē šo tehnoloģiju transformācijas īstenošanu uzņēmumos un kā tad īsti vadīt. To, ko es arī sākumā teicu, vai tādas tradicionālās risku vadības pieejas var strādāt arī attiecībā uz tehnoloģijām, tātad kā vadīt šos strateģiskos un arī dažādus ārējos un iekšējos riskus. Tātad vārds Edvard, tev, lūdzu. Jā, labrīt visiem. Paldies par ievadu. Un, tad šodien es pastāstīšu, esmu Edvards Grasis, direktors, kā iepazīstinās Andris Grafs, direktors un vadu risku un atbilstības konsultāciju pakalpojumus. Un ikdienā ar daudz uzņēmumiem un uzņēmumu vadītājiem mēs runājam par riskiem, identificējam riskus, vērtējam riskus, un noteikti tehnoloģijas vienmēr ir kā viens no tiem riskiem, kas parādās starp to būtiskākajām lietām, par ko ir jādomā. Bet šodien es nerunāšu tikai par riskiem, ko es gribu uzsvērt, runāšu diezgan arī par iespējām un to, ko tieši tehnoloģijas var sniegt un kā uz to skatīties kopsakarā, vērtēt gan riskus, gan iespējas. Iesākumā, skatoties arī, gan Armīna minēja, uz Ziemeļvalstīm, bet arī globāli KPMG katru gadu veic tādu globālo uzņēmumu vadītāju aptauju. Un skatoties 2023. gada rezultātus, mēs redzam, ka tehnoloģijas un kiberdrošības ir starp būtiskākajiem riskiem, kas ir minēti, kas var ietekmēt uzņēmumu izaugsmu un attīstību. Redzam, 2023. gadā ir 3. vietā, nedaudz ģeopolitiskie riski ir nobīdījuši kopš 2022. gadā un arī tāds ikdienas darbības pārāvumi, bet noteikti redzam arī pieaugumu, ka kiberdrošība ir parādījusies top 10 risku starpā, kas nozīmē, ka tās ir aktuāls lietas, par ko jādomā. Un, ja mēs skatāmies kopumā, runājot par tehnoloģijām, vienmēr nāk prātā dažādi veidi riski, kas ar tie ir saistīti. Kiberdrošība, datu drošība, digitāla transformācija, kā mēs to veiksim, kas ar to saistīts, problēmas, visādi regulatīva atbilstība, kas jāievēro finanšu sektoram, pieņemsim tagad ir DORAS regulācija, daži ārpakalpojumi, kā ieviest mākslīgo intelektu, ētiskie apsvērumi, būs jaunais regulējums Eiropas Savienībā. Tā kā dažādi riski, kas ar to saistās. Taču jāsaprot, ka tie nav tikai riski, bet tās ir arī liels strateģiskas iespējas uzņēmumu izaugsmē un kā uzlabot konkurētspēju. It sevišķi gan domājot par to pašu kiberdrošību. Gan tie ir kiberdrošības riski, bet tajā pašā laikā, ja jums ir ļoti laba kiberdrošības risku pārvaldība, jūs uzņēmums var uzlabot uzticību, savu klientu uzticēšanos jums, savu sadarbības partneru uzticēšanos jums, efektīvas tehnoloģijas samazināt izmaksas, nodrošināt jau iepriekš minēto darbības nepārtrauktību, kā radīt jaunus produktus, pakalpojumus, produktu personalizāciju un tam līdzīgi. Tā kā noteikti tehnoloģijas ir biedējošas, dažreiz ir riski, bet noteikti ir arī daudz iespējas, kas ar tām ir saistītas. Un, ja mēs skatāmies uz tādu arī vēl vienu citu KPMG veikt pētījumu, kas tiek veikts KPMG Global Tech Report, kas ir tāds pētījums tieši par tehnoloģiju transformācijām un to ieviešanu. Un tad mēs varam diezgan labi arī redzēt atbildes jautājumu, kas kavē pasaulē tehnoloģisko transformāciju īstenošanu. Un kreisajā pusē redzēt, kas no problēmām visticamāk palēlina jūsu transformācijas procesu tehnoloģisko jomā. Un redzam, ka pats pirmajā vietā, gandrīz pusē, ir tas, ka trūkst pārvaldības un koordinācijas, lai efektīvi pārvaldītas par transformācijas procesu. Tas nozīmē iekšējās kapacitātes celšana, lai vispār spētu veikt transformāciju. Un tā ir tāda problēma, ka esošās zināšanas var būt nepietiekams, jo tās ir jaunas tehnoloģijas, jauni riski, ar kur jāsaskars. Arī praktiskākas lietas, kā bažas par kiberdrošību, privātumu, protams, kā pārvaldīt to. Un, kopumā nevēlēšanās uzņemties riskus, un tam līdzīgi aspekti. Tā kā dažādas lietas, kas kavē domāšanu, kavē attīstību tehnoloģiju virzienā. Un atsevišķo skatoties kā tādu ļoti svarīgu aspektu arī uzsver uzņēmumu vadītāji, gan ir 60% par to, ka ilgtermiņa līguma ar esošajām IT sistēmām, protams, arī kavē jaunu tehnoloģiju ieviešanu, jo ir jau esoši partneri, ir esoši līgumi, ir saistības, kas traucē attīstīties ar inovatīvākām tehnoloģijām.
Un tā pašā laikā nevienmēr visas investīcijas ir tā teikt strateģiski pārdomātas. Jo arī 45% organizācijas saka, ka piešķir prioritāti tehnoloģijām, jo domā, ka konkurenti tās jau izmanto tāds fear of missing out, var teikt. Ka citi jau to dara, man arī tas ir jādara, bet īsti nepadomājot par to, vai tas manam uzņēmumam strateģiski ir nepieciešams un vai tas ir labākais risinājums. Skatoties arī no tā paša pētījuma, kas tad ir tie aspekti, ko tehnoloģiju transformācija, tehnoloģija ieviešana palīdz sasniegt. Un šeit sadalās divās daļās. Kreisajā pusē ir vairāk lietas, kas ir bijušas līdz šim, ko ir palīdzējis sasniegt, un labajā pusē nedaudz skats nākotnē par turpmākajiem 2 gadiem, uz ko tehnoloģiju transformācija fokusēsies, kādus iegūmus uzņēmumiem tas sniegs. Ja mēs skatāmies vēsturiski, tas bijis vairāk tieši saistīts ar darbinieku produktivitātes uzlabošanu, klientu iesaistu uzlabošanu, izmaksu samazināšanu, darbinieku apmierinātību. Tad mēs redzam tādi operatīvi procesi, kas ir bijuši par optimizācijas dažāda veida, kā kaut ko darīt, efektivizēt, automatizēt un tam līdzīgi. Bet skatoties priekšu, turpmākajiem 2 gadiem, mēs ļoti redzam, ka pašā pirmajā vietā īstenībā ir arī ilgtspējas, ESG jautājums par to, kā šie aspekti tiks pārvaldīti, kā ar ESG ziņošanu saistītie dati tiks vākti, kā tiks rēķināt, piemēram, oglekļa emisijām saistītās lietas. Un lielāks fokus sasaistē, ka redzam, labi sasaistās arī top riskiem no CEO, outlook par to, ka arī fokus uz kiberdraudiem, bet arī uz attīstību, jauni reģioni, demogrāfijas sasniegšana, lielāks vērtības ieskatu iegūšana no datiem. Tā kā noteikti tā attīstība arī plašākā līmenī ir tikai iekšējie procesi, bet nu jau iet vairāk arī fokusā uz biznesa attīstību ar saviem digitāliem risinājumiem, iegūt jaunus klientus, jaunus klientu segmentus, kas varbūt ir vairāk izmanto digitālās lietas, un arī kā darīt ar datiem, jo gan attiecībā uz ESG, gan uz ieskatu iegūšanu no datiem, jo dati ir jāvāc, jautājums, ko ar tiem darīt, un vajag attīstīt tehnoloģijas, lai to darītu. Tāpatās līdzīgi tas viss sastaistās ar artificial intelligence, mākslīgo intelektu. Tas ir no cita vēl par tieši specifiski pētījumu par mākslīgā intelekta. Tad redzam, ka galvenie iegūmi, ko sagaida, ir darbības efektivitāte, inovācija, izmaksu samazināšana, labāka resursu izmantošana. Tad diezgan daudz arī lietas tādiem iekšējiem optimizācijas, kā mēs varam darīt lietas labāk, ātrāk un tam līdzīgi. Te pašā laikā otrā pusē, protams, visām iespējām pretī, kā minēja, ir riski. Un tas risku ir līmenis, teiktu, ļoti, jūs redzat, līdzvērtīgs. Cik daudz iespējas, tik lielā mērā arī vidē tiek novērtēti riski pēc vērtībām. Un gan kiberdrošības riski, kaitīga izmantošana, tad attiecīgi, kā pārvaldīt labi tās tehnoloģijas, kā pārvaldīt ar šīm jaunajām tehnoloģijām saistītos riskus. Bet tā pašā laikā arī tādas piezemētākas lietas kā darbinieku darba zaudēšana vai jūs saistās mākslīgais intelekts. Tas ir par ko domā arī darbinieki un vadītāji. Un jā, prasmju zaudēšana, kā darīt lietas. Tā kā ļoti, tā teikt, līdzsvarā gan iespējas, gan riski ar visām jaunajām tehnoloģijām. Un tad jā, kā par to domāt, varbūt arī tādā uzņēmuma procesā kopumā. Tad atgādājam, jā, kas tad ir risku vadība. Tas būtībā ir viss kultūra, procesi, prakse, kas ir integrēti ar stratēģijas noteikšanu, sniegu mērīšanu un ko organizācija pielieto, lai vadītu riskus, saglabāt esošo un radītu jaunu vērtību. Tāda definīcija no KOSO, ko varbūt daļa jau ir redzējuši. Bet tas uzsvers, ko gribu noteikti teikt, ka risku vadība noteikti ir integrēta ar stratēģiju. Un tāpēc, ko mēs šodien runāsim, tas viss ir strateģisks, tie risku vadība ir strateģisks jautājums. Tas nav atsevišķs jautājums, ko dara kāda atsevišķa nodaļa kaut kur jūsu uzņēmumā. Tas ir tas, par ko ir jādomā vadītājiem, par ko proaktīvi ir jādomā visam uzņēmumam. Un kam būtu jābūt sasaistītam arī ar uzņēmuma mērķiem. Un tātad, jā. Un skatoties, jā, tādā, kā riski vispār sasaistās ar strateģisko plānošanu, tad tā galvenā atziņa, ko gribu uzsvērt, jā, ka risku vadība noteikti ir strateģiskās plānošanas pats pamats. Jo sākumā jums ir kaut kādas domas, par ko jūs gribat darīt, kad vēlam stratēģiju, bet tas, kāda notikuma var notikt, kas var ietekmēt jūsu uzņēmuma stratēģijas realizāciju, dažādi riski iespējas, tas liek jūsu stratēģijai pielāgot. Jūsu stratēģija nebūs
konstanta uz gadu, 2. Visu laiku riski mainās, rodas jaunas iespējas, un tas liek pielāgot jūsu stratēģiju, kāds jauns strateģisks virziens izstrādāt, un faktiski kā realizētā stratēģija būs kaut kas pilnīgi cits, ņemot vērā, kādi riski un kādas iespējas būs radušās pa ceļam. Un arī tas, cik labi jūsu uzņēmums spēs to visu pārvaldīt un, pārvaldīt, iegūt un iespējas arī realizēt. Un tādam ieskatam šodien gribu uzsvērt arī tādas strateģiskās plānošanas modeli un kā tas sasaistās uz riskiem. Tas ir KPMG tāds 9 vērtības sfēru modelis par to, kā skatīties strateģisko plānošanu. Tas sastāv, ir darbības modelis kopējais, tāds vairāk strateģiskais, kā uzņēmums darbojas, kādā sfērā, kādi klienti, kāds ir uzņēmuma tēls. Tad ir arī taktiskais darbības modelis, kas ietot dziļāk, kādi procesi, struktūra, kultūra, cilvēki un tam līdzīgi. Un tam visam pa vidu, tā sākumā ir finanšu, nefinanšu mērķi un ir kaut kādi pasākumi, iniciatīvas, kas tiek veikts, lai to visu realizētu. Un to visu, protams, ka ietekmē arī dažādi riski. Gan strateģiskie riski, kas vairāk ietekmē tieši darbības modeli, strateģisko mērķu nenoteiktību arī attiecībā uz kādām tehnoloģijām jūs plānojat, neplānojat izmantot, kā tas tiks uzraudzīts, kādi ārējie riski var ietekmēt. Tā skaitā ne tikai tipiskie ģeopolitiskie un tādi, bet arī kiberuzbrukumi, citu uzņēmumu rīcība, transformācija, iekšējie riski saistībā ar digitalizāciju, atbilstoši resursu trūkumu, spēju veikt digitālu transformāciju, tad būtībā, lai veiksmīgi īstenot savu stratēģiju, kam ir vajadzīgi visi šie posmi, kas nosaka, kā uzņēmums var veidot savu vērtību, tad visur ir riski, kas ietiem cauri, un visur ir arī attiecīgi iespējas, ko ir iespējams izmantot, lai tos riskus labi pārvaldītu. Un skatoties, atgriežoties pie KOSO modeļa, kāds sēd kopā, kā jūs redzat, uzņēmuma risku vadība viss cauri savijās ar uzņēmumu stratēģisko virzienu. Gan to, kāda misija, vīzija un pamatvērtības nosaka, kāda veida riski ir pieļaujama, kāda veida stratēģija ir jāizstrādā, ko jūs vēlaties darīt, kādi attiecīgi strateģiski mērķi tiek definēti, kāda ir ieviešana un izpilde, un arī kādas uzlabos iestādes darbību. Un viss cauri, visos posmos stratēģija ir risku vadība paralēli. Jā, un tā uzlēma, kā tad tā praktiski domāt. Daudz no jums jau ir redzējuši tādu klasisko risku būtiskumu novērtējumu, kā mēs vērtējam riskus, mēs vērtējam ietekmi, mēs vērtējam varbūtību, mēs cenšamies noteikt, kur ir būtiskākie riski mūsu uzņēmumam, kuri varbūt zemi riski, vēreni, kuriem mums daudz nekas nav jādara, vai kur ir kritiskie, ar ko mums vajag strādāt, ko mums vajag pārvaldīt, lai mēs varētu īstenot savu stratēģiju. Un šādi noteikti ir piemērojams arī tehnoloģiju riskiem. Tas nav nekas jauns. Visiem riskiem pēc būtības pārvaldības ietvers ir līdzīgs. Bet tas, ko šodien gribēju uzsvērt, ir vairāk tieši arī, ka arī par iespējām ir nepieciešams skatīties līdzīgi. Ja ir tāda sarkanā risku karte, varbūt zila, zaļa vai tam līdzīga iespēja karte, kur jūs varat vērtēt arī savas iespējas, iespēju ietekmi, iespēju varbūtību, un arī tādā veidā identificēt, kas ir tās svarīgākās lietas, uz ko uzņēmumam ir jāfokusēs, lai sasniegtu savus strateģiskos mērķus. Tā skaitā, kuras iespējas ir varbūt tādas vājas, kuras droši vien, varbūt tur ir, bet nav īsti jēgas no viņām, apsveramas, ieteicamas, līdz pat tādām, ko būtu obligāti jāizmanto, jo tās gan ir ar lielu varbūtību, gan sniegs ļoti būtisku ietekmi uz jūsu strateģisko mērķu sasniegšanu. Tā kā tas ir tas, ka jādomā noteikti ne tikai par riskiem, bet paralēli katram riskam arī iespēju. Un, ja mēs dodam kādu piemēru, es domāju, tas līdzīgi, ko minēju sākumā arī par to pašu tehnoloģiju transformāciju. Tas ir risks, ka jūs varat atpalikt no konkurentiem, kur ievieš jaunas tehnoloģijas, digitālus risinājumus. Tā ir arī noteikti jūsu iespēja, ja jūs to arī izdarat. Jūs arī varat sasniegt jauns klients, varbūt jūs to izdarat pirmie, jūs to izdarat citādāk. Tā kā attiecīgi to visu identificējot, pārvaldot un investējot, jūs varat riskus arī pārvērst iespējās, kas jums dos papildus vērtību uzņēmumā. Un tādā visam noslēgumā, apkopojot, kāda ir tā pievienotā vērtība strateģiskai riskai un iespēju vadībai, tad tāda savlaicīga riska identificēšana
ļauj attiecīgi sagatavoties, ietaupīt laiku, resursus neparedzētu risku iestāšanās gadījumā vai paredzētu risku. Savukārt, saulaicīga iespēja identificēšana ir tas, kas ļauj nodrošināt šo iespēju realizēšanu. Ļauj jums viņus pamanīt, jūs par viņām domājat, jūs identificējat, jūs saprotat, kādi resursi ir vajadzīgi, kādi partneri vajadzīgi, kādi darbinieki vajadzīgi, lai jūs varētu investēt attiecīgos resursus un šīs iespējas saulaicīgi un pilnā apmērā arī apgūt. Jā. Tāpat sasaistē ar strateģisko plānošanu noteikti svarīgi, ka šie risku iespēju vadība, identificēšana kopumā ir process, kas palīdz vispār identificēt un saprast, kādi gan to klasiski, kas tad ir tie riski, kas jums nav pieņemami, kas neatbilst jūsu uzņēmumu risku tolerancei un apetītei. Un tā pašā laikā pretēji tieši veicina saprast, kādas iespējas ir tās, kas jums palīdzēs sasniegt jūsu strateģiskos mērķus, kas ir tās, kas iespējas, kas ir obligāti jāizmanto, uz ko jums ir jāfokusēs, vai tie ir digitāli risinājumi, vai tā ir kiberdrošība, vai tie ir artificial intelligence risinājumi, noteikti arī par ko kolēģi runās tālāk, vēl detalizētāk. Un tāpatās, protams, tas palīdz arī ieviest attiecīgas procedūras, lai ne tikai uz sākumā izvērtētu, bet arī pārvaldīt to visu ikdienā, gan nosakot atbildīgās darbiniekus, gan puses, gan arī vadīt, nosakot noteiktu mērķus un izpildus rādītājus tam visam. Un kopumā, jā, tas mērķis novēlējums ir, jā, tad, ka tā risku un iespēju vadība ļaus jums efektīvi nodrošināt gan uzņēmumu darbības nepārtrauktību, par ko arī Armīna minēja, kā vienu no tādiem būtiskiem riskiem, ko uzsver. Gan arī to, ka tā iespējas tieši var tas, kas veicinās jūsu izaugsmi un konkurētspēju, tieši fokusējoties arī uz tehnoloģiskiem jautājumiem. Un tā noteikti viena no top jomām, par ko ir jādomā, un noteikti kolēģi tālāk ievies detalizētāk par specifiskajiem riskiem un iespējām. Paldies! Jā, paldies! Es ceru, ka man var dzirdēt arī attālināt. Jautājumi nav. Man atnāca viens jautājums WhatsAppā, ja, un to es arī uzdošu. Ka klausoties to prezentāciju, ir tā sajūta, ka tehnoloģija izstrādātājiem jāsaprot biznesa riski, un uzņēmuma vadībai jāsaprot tie tehnoloģiju iespējas un riski. Un kā šīs abas dimensijas satuvināt? Tā kā uzņēmuma vadība, IT cilvēki, ko no viņiem prasīt, lai IT saprot, ir kāda recepte? Jā, es domāju, ka galvenā recepte vienmēr pie šī kopējā risku pārvaldības, iespēja pārvaldības procesa noteikti ir, ka tas nav viena cilvēka darbs, tas ir kopdarbs, tas ir iesaistot gan jūsu darbiniekus, gan ideālā kārtā iesaistot arī jūsu piegādātājus, kas jums sniedz tos risinājumus, jūsu ārpakalpojumu sniedzējus, kas bieži vien rītē jomā, ka tie ir tie, ar ko jums ir jāsadarbojas, lai jūs saprastu riskus, izprastu, kas ir jaunās tehnoloģijas. Ja jūs jau viens sēžot savā kabinetā, droši nevarēsiet pārzināt visu, kas notiek pasaulē, visas tehnoloģiskos virzienus, jo attīstība ļoti strauja daudz dažādos jomās. Tā kā, jā, noteikti tā kopdarbs, sadarbība un runāšana ar citiem ir tas, kas palīdz to visu izprast un identificēt. Stratēģija izstrādes laikā iesaistam arī cilvēkus, kas ar tehnoloģijām ikdienā strādā, lai nebūtu pārpratumi. Labi, paldies, Edvard, par ieskatu kontekstā par risku vadību. Tad to, ko es vismaz nolasīju, ka tādas arī tradicionālās pieejas risku vadībā mēs varam izmantot arī saistībā ar tehnoloģiju riskiem un domājam arī par iespēju vadību, iespēju būtiskumu, kas arī labi parāda šo ceļu karti, kā šīs iespējas izmantot. Paldies!